Nu, ko, atklāto ūdeņu sezonu pamazām sākas jau. Kurzemē jau ķer, jau ar fīderiem un gruntenēm un pat plūdiņu ķer jau pirmās vimbas un pirmie brekši. Tā kā viss notiekās. Nu, un īstais laiks ir parunāt par āķim. Vecā labā kobra. Es pat paņemšu abas divas planšetes. Ļoti labi āķi ikdienas cepēji, jo ja runa par kaut kādu sportu, vēl kaut ko, tad vajag varbūt kaut kādas Japāņas. Šie te visi ir Korejā ražoti. Visi kobrāķi ir ražoti Korejā, pareizajā Korejā. Tajā, kur no kurienes nāk arī mums bez mazliet puse Latvijas mašīnas, automašīnas. Tāpēc kobra āķu kvalitāte viss ir pilnīgā kārtībā. Daudz apjūg, kad ierauga visu to formu daudzveidību, ja? Formu un izmēru daudzveidību, kas ir āķiem, kas veikalos, ko piedāvā visi āķi ražotāji, tad daudz apjūg. Un tad, kad sākam izvēlēties āķis, tad pirmā doma ir, šitas būs pa mazu, tur taču tāda zivs pieķersies, kur tad es ar tādu mazu āķi. Nav tā vecā labā patiesība, ka jo lielāka zivs, jo uz lielāku zivi tu ceri, jo tev lielāks āķis jāliek, viņa nestrādā. Tā nav vienmēr. Āķa izmēram jābūt loģiskam. Ķerot baltās zivis, āķa izmēram ir jāatbilst ēsmas izmēram, jo atbilstoši nedaudz resnāks. Ja tā ir rupjāka zivs, tad nav obligāti lielāks āķis. Ir labi, var paņemt mazu. Ar mazāku āķi būs vieglāk tu zivi apmānīt. Plus, mēģinot, garšojot kumosu, mazāku āķi zivs nepamanīs. Lielāku āķi, tur tad mums arī jāliek liels kumos, attiecīgi lielu kumosu zivs pienāk. Tas nekas, ka mums liela muti, ka zivi izstās liela muti. Viņa nekad neattaisa pilnībā to muti vaļā un tad mēģina apēst. Cilvēkam jau arī. Mute ir liela, bet tas nenozīmē, ka mēs uzreiz pusmaizes kukulu tā bāžam mutē. Neteču. Mēs par maziem gabaliņiem, ceļš, to mums negribās ēst. Vispār par maziem krikumiņiem kaut ko iemetam mutē. Tieši tas pats ir ar zivi. Un tieši pēc tāda principa mēs arī izvēlamies āķis. Visas sezonas garumā es jums stāstīšu lēnu garu par visām kobra āķu formām, kur viņus var pielietot, kādas izmēras, kādām esmām lietoju es pats un kādas būtu ieteicams, un mēģināsim kaut kā tikt galā to visu. Tātad pirmā sērija, par kuru es gribētu parunāt, tie ir Cobra Round. Cobra Round sērija. Balti āķi ar garu kātiņu. Klasiskā forma, klasiskāk grūti iedomāties. Klasiskā forma, grūti iedomāties klasiskāku formu. Pat jebkurš cilvēks, kas nav saistīts ar makšķerēšanu, ieraugot šito formu, saprot, ka tas ir āķis. Tātad, šīs formas āķis izmantojam kādreiz, kad lika gruntenēm dažādām, kur var savērt virsū butēm, viņu ļoti labi der butēm, garais kātiņš, pietiekoši resnas āķis, viņu var droši izplēst no mutes ārā butei. Arī zušu āķi viņi der, ja tur izmērs atbilst. Otrais izmērs ir tāds, uz kuriem var arī uz zušu gruntenēm, un vispār tādām gruntenēm, kur naktsārps uzmaucās ļoti labi virsū, viņi var 2-3 izdur cauri. Tad mazākie izmēri jau, kas iet, tie ir reņģu laikā vispieprasītākais visur veikalos izpirkt, jo reņģi ķeram tīri uz balto āķi, uz gaišu baltu āķi. Šis te atbilst, tas ir klasiskais reņģu āķis. Tur 4., 6. numurs, tie ir tādi, ko arī pat otro liek, bet katrā gadījumā pa 3 āķi ir atļaut vienai makšķerē, tad attiecīgi pa 3 āķiem arī sienu sistēmas un reņģis, tur, kā jau mēs zinām, reņģi ķer uz plikiem āķiem, svīdnes galā un 3 āķi sistēma un tad ķerās reņģis pa 3-4. Tā ka tas tāda klasika. Es teiksim pats šos te izmantoju tikai lielos āķus, kā tad 2., 4., 6. Tātad reņģe un vēja zivs lieku uz garneli arī, tad, kad jūrā vējieni ķer. Tas man tāds tīrais jūras āķis, bute, vēja zivs, jo zušas neķer, un tad reņģe ir šitie te man āķi iet.
Šos te mazākos var izmantot, pašus mazākos tur var izmantot arī raudu brekšu cepē. Nu, klasisks normāls vidēji resns āķis, kurš pie lielākas zivs neliecās vaļā, kurš nelūst. Nu, tāds stabils labs āķis, bet balti niķelēts, spīdīgs, kas mazos klusos ezeriņos, kad liekam uz salīdzinot, kad āķis ir pa lielu, un mēs liekam virsū salīdzinoši mazu ēsmu, var kaut kādu uzmanīgu zivi arī atbaidīt, radīt aizdoms, jo kātiņš garš, spīdīgs, tāpēc tas tāds, kad ir aktīvā zivs vīļņotā laikā, kad apaļš pludiņš lēkā, tur uzliekam slieku, viņš pat papildus vēl kacina zivi. Ja, tad tas ļoti labi strādā, bet tādā mierīgā, klusā kaut kādā dīķī kaprīzu zivi uz dažiem tārpiņiem es liktu tomēr tumšu. Tā kad āķa krāsai, jo lielāks āķis, jo lielāka uzmanība jāpievērš āķa krāsai. Mazajiem, kuru mēs, teiksim, šitādam te uzliekam tur 2 baltos tārpus, un viņš jau ir praktiski jau paslēpies. Tam pilnīgi vienalga. Viņš ir šitāds balts vai viņš ir melns, vienalga. Ja, bet jo lielāks āķis, tad ir jāpaskatās, kādu ēsmu mēs izmantojam. Ja vēl baltie tārpi mīkli, vēl nekas, ja mēs kaut kādu tur tumšo ēsmu liekam, nu, tad tā spīdīgums varētu arī traucēt kādreiz. Nu, nākošā klasiskākā forma, kāda vien var būt, Cobra Viking. Cobra Viking, klasika. Īsāks kātiņš. Forma ir tieši tā pati, kas ir raundam, ja, bet kātiņš ir īsāks. Un attiecīgi, nu, tas ir tāds universālais āķis. Principā ir tā, ka ja jūs negribat iedziļināties visās tajā āķa formās un viss, tad ja jūs pērkat Cobra Viking, tad ar šo te āķi jūs varat noklāt pilnībā visas pamatcopes veidus, kādi mums ir Latvijā. Šis te tātad otrais numurs, tās būs gruntenis dažādas. Gruntenis to te var likt uz dzīvo uz asari, uz dzīvo uz zandartu, ja otrais numurs pietiekoši liels. Nu, uz dzīvo uz filējiņu uz zandartu. Var likt uz vēzi, var likt uz buti. Protams, uz buti prasās garāks kātiņš, bet šito arī var likt. Ja, jo mazāk aiziet, tur ir feederis, tur jau sākās tātad brekšu līņu āķi. Klasiski tu var uzlikt pietiekoši lielu kumos varam uzlikt uz šiem te āķiem. Āķi vidēji resni, nelieksies vaļā, pat pie no zivs viņi neatlieks. Ja nu kāds čakārnis liels, tad jau tā, bet zivs viņas neatlieks. Varbūt pašā mazākajā izpildījumā 14. numurā, varbūt 14. numuriņš ir tāds, nu tiešām, tur, kur 1-2 motelīši, 1 baltais tārpiņš, bet jau 12. 10. numurs, tie ir praktiski arī, tie ir gan raudām der, gan breiksim der, šie te visi tie tādi klasiskā pludiņa makšķera feederīts strādā ļoti labi. Tas ir Cobra Vikings. Cobra Struger. Tas ir āķis pludiņam un feederim, nu gruntenē feederim, jo redzat starpību, ja? Te ir apaļš liekums, apaļš lēzens liekums. Ja, un teorētiski ieķeroties kaut kur āķim, ja mēs tā stipri velkam ar asnā kaut, tad viņu vieglāk paliek vaļā. Tad strugeram ir asas liekums, šitajā vietā ir asas liekums, un tātad šis te liekums asais, ja, viņš neļauj, tas te asais liekums notur tā formu, lai neatliektos tik ātri āķis vaļā. Nu, tas ir tāds klasika, vēl viena klasika, kuru var izmantot praktiski breksis, rauda, līnis. Nu, līnim daudziem var, ja likt naktsārpu, tad te 6. izmērs ir lielākais, 6. varētu būt pa mazu. Slieka pušķītim, balto tārpu pušķītim būs ļoti labi. Attiecīgi mazāk jau, kas ir 8. 10. tā ir tāda brekšu klasika. Slieciņa, mušu kāpuri, slieku pušķīts. Jā, kaut kāda mīklas, vēl kaut kā tāda brekšu klasika. Tā pašā laikā, ja mēs izmantojam kaut kādas kukurūzas, ja kukurūzas, zirņus, arī to pašu kaut kādu mīklu, lēzenais liekums, kāds mums ir Vikingam, salīdzinoši ar Strugeru, labāk tur tā kukurūza, zirnis, mīklas, bumbiņa labāk uzguļās tajā liekumā. Šis te ir asāks liekums,
Jā, te tāda kukurūza, kas ir ļoti populāra ēsma, uz šī āķa turēsies nedaudz sliktāk. Te mums blakus strūgiem stāv Cobra Carp, kur ir it kā tikai sērijā 4 izmēra āķi, ja, bet to mēs redzam jau salīdzinoši pat ar neapbruņot aci. Strūgers ir tāds vidēji tieva drāts karpa, tāpēc, ka karpas mēdz būt arī ļoti lielas. Karpām ir āķi resnāki. Ja, un arī redzam pēc tā liekuma, kad ir šitās te asais, it kā tāds asais, ja, leņķis, kas nodrošina, lai āķis neatliektos tik ātri vaļā, pie ļoti lielas slodzes. Bet liekums ir lielāks. Liekums ir lielāks, lai mēs te varētu droši iesēdināt to savu kukurūzu vai 2 kukurūzas, kaut kādas makaronus un to, uz ko mēs kā karpis vēl ķeram, pat peleti un līdzīgas ēsmas. Cobra Carp ir, laikam jau viena no pārdotākajiem, viena no populārākajiem āķiem maksas dīķos un tādi droši, riktīgi āķis visiem apstākļiem, kārtīgi āķi visiem apstākļiem, kur ir lielas, spēcīgas zivis, un tev zivi jānotur ar varu, kur tev ir vienkārši zivi jānotur, lai viņi neieskrietu zālēs, neieskrietu kaut kādos čakārņos. Tur ir vajadzīgs tas resnāks āķis. Nākošā sērija mums ir Cobra Feeder Classic. Arī te ir tikai 4 izmēra āķi. Tie, kas pilnībā pārklāja visas tādas pamatu feederu makšķerēšanas iespējas. 6. izmērs. Slieku pušķi, lielas balto pušķi, tur kaut kādi makaroni, arī tā pati kukurūza smuki uzguļās te iekšā. Ceļš tad, kad topis sākumā, kamēr sīkzīves, tikmēr ar lielo ēsmu ir jāsēž. Ja? Tad, ja mēs salīdzinām ar vikingu, ja? Tad tas principā ir tas pats āķis. Var būt tur pa mikronu bišķi tievāks tas āķis. Forma ir tā pati, tikai kātiņš ir vēl īsāks. Tātad, lai no ēsmas ārā kātiņš maksimāli maz spīdētu. 12., 10., 6. tie vispārdotākie, vispopulārākie izmēri, kurus arī ikdienas topē mēs arī izmantojam. Tad, kad tur ir raudas un smalkākas zivis kaut kur, raudas, karūsas vai kaut kādas smalkākas un kaprīzākas zivis, tad liekam mazākas. Bet tā, principos, tā ir tā klasika, pie kuras cenšamies pieturēties un kas strādā praktiski vienmēr visos apstākļos. Te par 2 sērijām, Cobra Specialist un Cobra Feeder Classic, var teikt tā, ka tās ir variācijas par feeder āķu tēmu dažādām ēsmām. Redz, ka praktiski āķi ir gandrīz vienādi, nedaudz atšķirās drāts. Vienā sērijā ir vairāk izmēru, otrā mazāk. Forma, garāks kātiņš, biki, tas liekums atšķirās. Principā, tā pamatos tie ir labi feeder āķi, kur tā doma kāda, kad ēsma koncentrējās šajā te platajā liekumā. Ja mēs uzliekam kaut kādus 2-3 tārpiņus, tad viņi būs nevis te kaut kur, bet viņi tieši tā kā tas asais liekums, tā ir viszemākā vieta. Tad esmu saslīd uz šejien, te viņi arī turās. Parasti tāds ikdienas copē, vispār mēs copē nekad neslēpjam āķa spicīti. Lai cik daudzi vēl ar vienu pie tā pieturās, ka obligāti spicītē jābūt paslēptai, tas noteikti nav jādara pie nosacījuma, ja mēs nepārspīlējam ar āķa izmēru. Ja jūs uzliekat tādu milzīgu ankuru un uz viņu uzliksiet 3 baltos tārpus, tad jums spicīti jāslēp. Bet ja jūs paņemsiet 2 izmērus mazāku āķi, kas radīs zivīm daudz mazākos aizdomas, kur zivs daudz labprātāk ēdīs, tad šādam āķim spicīti nav jāslēp. Šim te tur jāslēp gan spicīti, gan visus āķis, un labāk viņu vispār nelikt uz kaut kādu breksu uz 3 baltiem tārpiem. Te ir 10 baltie, jā, šis. Slieku pušķis, jā, šis. Tikko sākās normāli tur 3-4 baltie un slieciņi, tā jau kaut kāds šitāds izmērs, šitie izmēri. Lai kumos pilnībā noslēp to āķi. Bet spicīti neslēpjam, jo, lai piecērtot, mums nav vēl āķim jādara cauri ēsma, lai viņš uzreiz var ieķerties zivī. Tātad, ejam tālāk. Nākošais Cobra āķis, pa kuru gribās parunāt, tas ir šis te planšetē, viņam nosaukumiņš kaut kur nav uzrakstījies. Tas ir Allroad sērija, universāla āķa sērija.
tāpēc viņš arī ir, teiksim, tādos 5 izmēros, nav pārāk lieli, jo tās tieši konkrēti aurons ir no, daudz jau redz, ka blakus, kā piemēru, principā gandrīz viena un tā pati forma, praktiski jau viena un tā pati forma, tikai aurondam ir tievāka drāts, un tas ir, tas savukārt liecina to, ka tas ir tāds vairāk universālāks āķis, tieši rauda, karūsa, mazie breksēni, mazā ēsma, tad jau tāds lielākas zivis, tas ir tāds fīderis, pludiņš, klasika. Baltie tārpes lieka, arī kaut kāds mīklas bumbulis, jo, teiksim, it kā tas manis teiktais iet pretrunā ar to, ka šis asais liekums nav tik labs mīklai kukurūzai, bet te liekums ir platāks, liekums pats ir platāks, un ēsma turās ļoti labi. Plus vēl tas, ka tā ēsma saslīd tieši uz šejien, uz to redzam, ka tas te, šis te apakšējais liekums ir viszemākā vieta. Uzmauksiet tārpu, viņš jebkurā gadījumā noslīdēs uz šejien. Un tā kā tārpu mēs parasti pašu galu nevelkam, tā pašu balto tārpu vai tur 3 motilīši, viņi šitien te veido tādu kā pušķīti. Un āķis picīte mazāk redzama zivī. Universāla fēna āķi vieni no vispārdotākajiem kobras sērijā. Viena no vispārdotākajiem redzam arī, ka te ir mazie izmēri ir 2 krāsās pieejami. Manā skatījumā viņiem ir pielietojums salīdzinoši maziņš, bet jau šis te, jau 10., 8., 6. tie ir vispopulārākie āķi. Ja skatītos pēc kobras daudz gadu statistikas, tad šie būtu noteikti viena no vispārdotākajiem āķiem, jo gan karpudīķi, gan karūs, viņš ir pietiekoši resns, viņš ir stabils. Te, teiksim, jau ir līnis, breksis lielais, karpaņas karpas uz lielāku kumosu. Tas ir tāds klasisks, pludiņam, tīri arī līnim karpai vēl uz pludiņu makšķerē arī liekam. Ja tādā ikdienas breksītim raudē, viņš ir parasns, pasmaks līdz ar to. Jāstāsta uz kāda ēsma un kuros apstākļos izmantojam, bet kas attiecās jau uz tādām spēcīgām zivīm, copi, kad ir jānotur zivs, tad šis te ir ļoti, ļoti, ļoti labs āķis. Un forma, tas bišķīts spicīt, āķis spicīt ir ieliekt uz iekšu, un tas tiem, kam liekas, ka tas tā ir tāda āķa formas īpašība, bet pašā cepē, patiesībā atskabarga liela, ļoti stabili viņš ieķerās un tur to zivi. Ja tievais āķis kaut kur pie lielākas, kad tur ieķerās kaut kur plēvītē, pat blakus šis te mucis plēvītē kaut kur ieķerās, var sagriezt to vai spēcīgāk pavēlkot. Tad šis āķis, viņš ir pietiekoši resns, viņš negriezīs zivī muti un attiecīgi labāk turēs. Ja jau reiz šis āķis iedurās, tad no šī vairs nost zivis nenodils. Tad ir vēl viena universāla tāda feedera pludiņa, es pat gribētu teikt vairāk plūdiņa sērija Cobra Capital. Te ir mazie āķīši, kas ir, tas ir viss, tas ir pludiņš, tīrais pludiņš. Te jau sākās tāds vieglāks feederīts, arī sarkans āķis. Sarkanā krāsa pievilina papildus. Sarkanā krāsa ir ideāli piemērota, ja izmantojam tur slieciņu, motilīti. Sarkano krāsu bieži vien, kad pat mēram dziļumu, sarkano āķi zivs pagrāb pliku. Tas liecina par to, ka viņi to uztver jau kā kaut ko ēdam, kaut ko interesantu. Pat sporta makšķerēšanā, ja izmanto sarkanos āķus, it kā nelāga zīme, ticējums, ka ja pirmā zivs pieķerās uz pliku āķi, tad pēc tam to dienu var norakstīt. Tāpēc sportā bieži vien, kad vispār doma izmantot sarkanos āķus, dziļumu mēra kaut ko uzliekot uz tā āķa, lai tikai nepieķerās zivs uz pliku āķi. Tā kā sarkans āķis, viņš papildus vēl kacina zivi. Uzliekot te kaut kādu tārpiņu vienu, tas sarkanā drāts, viņa papildus vēl kacinās zivi, tātad provocēs uz copi. Bet kas ir mīnus sarkaniem āķiem, tie visi ir krāsotie. Ja sarkanas drāts nav, ja šeit krāsa nenāk, tā ir tāda drāts tādas krāsas, tad sarkanais ir krāsotais.
Apakšā ir dzeltens āķis. Dzeltens vai bronzas, kā kurā gadījumā, parasti dzeltens. Un tad jārēķinās to, ka ja mēs lietojam sarkanos āķus, viņi ir asi, labi, viss ir forši, bet cepes gaitā tā krāsa panāks sākumā no spicītes, un tad šis posmiņš. Ja. Āķis nepaliek ar to, neasāks. Viss ir ar to kārtībā, bet vienkārši ar to jārēķinās, ka tas nav brāķis, tā ir sarkano āķu, visu firmu sarkano āķu, visu ražotāju sarkano āķu īpatnība. Ceļš tagad arī vimbu laiks sāksies, ceļš pludiņā, uzliekat, mēs izmantojam bieži vien mormiškas, plasmas vai dzelzs, kā atkarībā no ūdens. Tad sarkanais āķis zināmā mērā arī pilda to pašu. Tu vari izteikt, kā nevis marmišku, bet uzliekot baltos tārpus, tā sarkanās drāts kustībā viņi vēl papildus kacina. Tā kad labs āķis, ja jūs neesat mēģinājuši, tad ikdienas cepē var pamēģināt, noteikti neliks vilties. Nākošā forma ir Cobra kristāli, ko varam līdzīgi nosaukt tāpatās kā bija, ka viens no visklasiskākajiem, senākiem un tirgotākiem kobras āķiem, jo klasika ar aso liekumu, tātad vidēji resns drāts, āķis vaļā neliecās tik ātri, tur ļoti labi zivī lūpu negriež, ļoti labi tur, liela atskabarga varam redzēt, kad atskabarga ļoti liela. Tātad, ja viņš arī iedurās, palīdz salīdzinājumā ar funu. Ja, ļoti labi redzams. Te ir uz pusi tievāks. Uz pusi tievāka drāts un smalciņa atskabardiņa. Tas ir citiem apstākļiem. Teiksim, šeit kristālam ir ļoti labi viss. Viņš ir nedaudz smagāks. Jā, viņš teiksim, pat mazais aktīvais zivī, jā. Ļoti labi redz, kad teiksim, šeit blakus būs viņš plānāks, tad, kad vajag vieglu āķi, tad mēs ņemam šos. Tad, kad ir zivis aktīvas un mums vajag stabilitāti un feederim, kur breksinu vajag noturēt vai straumē noturēt smukas zivis, tad šis te kristāls būs ļoti piemērots tādiem apstākļiem. Liela atskabarga, viņa sākumā varbūt izskatās tāda līdz tam brīdim, kamēr jums jānotur tā zivs ir sarežģītos apstākļos. Straume, kants kaut kāda, kur jāstiep pāri, lai nepārgrieztu lūpu zivī un tā tālāk. Liekas, ka līdz tam brīdim baigi masīvs tāds āķis, paliels paresns. Tad, kad tu viņu izbaudi tajos apstākļos, kuriem viņš ir domāts, super, tur pēc tam rodās ticība un šie āķi vienmēr kādu paciņu ejošie izmēri būs makšķeri somā līdzi. Cobra funa. Viegls, plata liekuma āķis. Man viņš neskapēc prātā vienmēr stāv kā raudu karūs āķis. Tāds plāniņš, viegliņš, kuram uzliekot ēstu, viņš nav tā kā enkurs nevelk viņa lejā. Viņš smuki noplanē. Tāds ļoti fēns āķis. Tāpēc funai arī ir mazie izmēri, ja, kad tieši tādai zivtiņai viņš arī ir rauda, karūsa, tur breksēni, arī bišķi lielāks breksis. Labs, ja nav ar spēku jāvelk pāri kantī vēl kaut kur, tad ļoti ērti, laba forma arī feederī, kur smuki tur var uzsēdināt esmu diezgan palielu kumosiņu. Es viņu ieteiktu tieši raudai karūsē, kaut kādam baltam sapalam, tādiem, kur vajag nelielas kumosis, viegls āķis, tas būs tāds vispiemērotākais. Un tālāk vēl viens bestsellers, vēl viens kobras bestsellers, kas ir Cobra Hanna. Tātad, viņas jau uzreiz daudz sauc par karpiniekiem, par āķiem, ko liekam, izmantojam lielākos izmērus gan uz zandartu, uz dzīvo, uz asaru, uz mailīti, līni, karpu, lieliem sapaliem, uz maizes garoziņu vēl. Vidēji resns āķis, kuru varam izmantot arī kaut kā mata sistēmas siets, ja mazākos, vai likt esmu virsū, plats, klasiskā forma, vienkārši bišķi nedaudz āķa spicīt ir uz iekšu. Paliela atskabarga, drošs, stabils āķis, lielai spēcīgai zivī,
ēsmai, diezgan masīvai ēsmai. Nu, šeit neuzliksim mēs 2 baltos, nu, nekādā veidā, un 3 arī neuzliksim, pat uz mazākā. Nu, uzliksim, bet viņš izskatīsies diezgan masīvs šeit. Bet kukurūzas grauds, 5, 6 baltie, tur kukurūza un daži baltie, kāds zirnes, mīklas, bumba. Ja, šeit ļoti labi iegulsies, un tad tas āķis izskatīsies ļoti piemērots tādai ēsmai. Stabili, ļoti stabili āķi, tādi, nu, pasmagi tātad, ja mēs viņu liekam uz pludiņa, nu, tad tādos gadījumos, kad mums āķis guļ uz grunts. Mans ieteikums viņus izmantot līņu copē, karpu copē, tad, nu, tas, kas mums no tādām spēcīgām sapaliem var pludināt ar maizes garozi, ar vaboli vai ar kādu maizes garozi. Nu, un tas, kas attiecās uz plēsējiem, ja ļoti ass, labi sit arī pat zandarta kaulē no muti, piecirtienā sit cauri. Un asers uz dzīvo ļoti labi uz mailīti šitai platāja liekumā, un pietiekoši resns, iemetienā neplēš mailīti, nerauj nost. Ja, un ļoti labi tur plēsēja arī. Tā, kad es pat šitiem lielākiem kombinēju tievās Wolfram vai citu materiālu pavadiņus un ar tādu vidēju izmēru mailīti staigāju ar lasu visu pēc kārtas. Asars, dūcīši, zandartiņas, visus dzīvo, ka lasu. Ko tu par labu āķi daudz pateiks? Nu, labs āķis, tur nav ko vairāk pieminēt. Pārlecot no Hanna, uzreiz gribētu kā tieši tā līdzīgu āķi pieminēt nākošo Okeāni, kas ir biki tievāks. Biki tievāks. Ja? Tas ir tāda arī Maksas dīķu klasika. Maksas dīķu klasika, karpa, karūsa, līnis, rupjāks breksis šies te. Jo šis te ir stabils, tāds resnāks āķis, smagāks. Šis te ir tomēr bišķi tievāks. Ja? Viņš vairāk jau var izmantot mazākos arī pludiņu makšķerēšanā, pat tad, kad ēsma neguļ uz grunts. Ja? Tad liek pušķīt, balto pušķīt, papludināt kaut kur straumē vieglāk. Šis te vairāk straumē mutuļos uz sapalu, ālantu, lielām raudām, pavasara breksis, karūsa līnis. Ja? Tad Okeāni ir ļoti līdzvērtīgs šim te, bet vairāk piemērots tādam klasiskam fīderim pludiņam. Ja tā ir tāda stabila grunte, tāds lielās zīves, tāds ko tomēr smagāks, ka tā esmu guļ uz grunts un zivs var ilgi uz viņu skatīties un tad apēst, tad šis te būs tomēr tāds kas, ko vēl var iesūkt un kurš arī straumē vēl var papludināties. Bet tai pašā laikā pietiekoši resns, lai noturētu lielas zivis. Skatieties, kādos apstākļos jums vairāk tā cope, jo vai no šo izvēlēties, tad ir karpu copē, līņu copē, bet, man pašam, ja jāsalīdzina, tad šo te es vēl lieku uz kaut kādu zandartu, bet ja karpu dīķi prasās lielo āķi, tad es lieku šās te, jo viņš tomēr, man pašam patīk bišķi tomēr tievāks āķis, ka viņš vēl plivinās, ka viņu var zivs piepeldēt un iesūkt ar ēsmu iekšā. Šis te jau būs smagāk. Tātad, tālāk mums ir tāda maza sērija, 3 āķu sērija Hinnu un Mirāža. Mirāža tie ir tīri, teiksim tā, sīkzivju āķi, ēsmas zivju āķi, sīkzivju āķi. Te arī pēc izmēriem redz, var viņus saukt par sporta āķiem, bet mazie izmēri 20, 18, 16. Tieva drāts, sarkans, viņš tam var uzlikt vienu tārpiņu virsū un ar smalku aukliņu no 8, 010, 012 pavadiņām ķert gan ēsmas zivtiņas, gan ļoti uzmanīgas zivtiņas, tad, kad ir augstais laiks ziemas pludiņam ļoti piemērot tādiem kanāliem, kaprīzē zivī. Tā ir tāda ļoti specifiska sērija. To pašu varētu teikt arī par Hinnu. Tievi, plats, tievs, viegls āķis. Atkal tā pati, te tomēr tāds vairāk mīkla, kaut kāds balto pušķīts, vairāk mīkla, kukurūziņa, zirnis kaut kāds, graudi, rauda, karūsa. Kad prasās tāda pēc vieglāka āķa, tas vienkārši kā variācija par tēmu. Un paliek visbeidzot mums tāda sērija kā miks, kurā vienā paciņā jums ir 3 krāsu āķi, 4 izmēri,
Klasisks, gandrīz kā kristāls forma, vidēji resni āķi, kur ir gan dzeltens, gan sarkans, gan melns iekšā. Vienā paciņā dažādi krāsu āķi. Tas ir tad, ja mums gribās paspēlēties ar āķu formām, meklējam kaut kādu pieeju kaprīzai zivī. Āķis pats par sevi ir vidēji resns, pat es gribētu teikt tuvāk resnam nekā tievam. Un izmantojums praktiski visos pludiņu makšķerēšanas, fīdru makšķerēšanas veidos. Miks sērija tad, kad gribās eksperimentēt, gribās kaut ko pamēģināt. Dzeltenais āķis, tāpat kā es minēju par baltajiem āķiem, ir īpaši interesants. Viņi var izmantot kaut kādām ēsmām kā kukurūza un tādām gaišām ēsmām, balto pušķītim, bet es ieteiktu dzeltenos un tos niķelēti baltos āķis noteikti pastrādāt ar viņiem ezeros vējainā laikā, uzliekot pa apaļīgu pludiņu, kaut kādas lieciņas virsū, cevišķi strādā ļoti labi ar slieku. Es pat vispār lieku vai spoguļāķu ar marmišku, vai arī izteikti tādu baltu vai dzeltenu āķi spīdīgi, lai viņš spīguļo. Tas papildus, un reizēm tas tieši spīdīgais āķis, vai vasaras marmišku vai spīdīgais āķis, dod necerēti labus rezultātus, īpaši par brekšu cepē, asaru, ruduļu un brekšu cepē. Ops, kā izmainījos es, kamēr runāju, visi mati kaut kur pazuda. Ja? Nē, mēs vienkārši vispirms iefilmēju pirmo daļu, un pēc tam paskatījāmies un sapratām, ka var sanākt tāds feins rullīts par kobras formām, tāpēc pēc dažām dienām filmēju šo te otro daļu. Tā man mīļie, jūs zināt, ka es parasti necenšos stāstīt kaut kādas lietas no pirksta izīstas. Ja, tās ir lietas, par kurām arī par visiem āķiem, par tām formām, par izmantošanu, tās ir lietas, kuras visas es esmu izgājis pats cauri. Cepēju daudz, makšķerēju 3, 4 reizēm, 5 reizes, citu nedēļas ir 5 reizes nedēļā. Tagad tos izmēģināt, sanāk gana daudz lietu. Un tāds ir mans darbs. Visu izmēģināt un jums ieteikt tikai to labāko. Tā kā skatieties mūsu kanālu, un tad mēs parunāsim vēl gan par pludiem, gan par makšķerēm, gan par visām citām lietām sezonas gaitā. Visiem čau!